es esmu jurists, strādāju Latgales apgabaltiesā. Bet šīs hobijs man parādījies vēl būdams students, kad studēju Reizingas augstskolā un vadīju studējušo pašpārvaldību. Kopā ar augstskolas videostudiju izveidojam nelielu tādu scenāriju reizerā pasniedzējs, un mēs uztaisījām, kā pasniedzēji paiet tā viena diena. Man ir viens tāds paziņām, kurš strādā Latvijas televīzijā, un visu laiku viņš man ir teicis, ka iesēcējs nekurā gadījumā nedrīkst sākt ar vēsturisko filmu. Bet viņš man saka tā, bet tā, ka tu neesi iesācējs, tā, ka tu drīksti. Bet es neuzskatu sevi par profesionālu, tas ir tikai hobija līmenī. Manuprāt, man sanāk cilvēkiem labi pamatot un paskaidrot, priekš kā tas ir vajadzīgs, ko es ar savu darbību, savām domām gribu paveikt. Man liekas, es arī varēju uz to brīdi, kad skaidroju cilvēkiem, ko es gribu no viņam, skaidri pateikt, kāds būs rezultāts. Uz ko es ceru un ko es sagaidu. Varbūt es savā ceļā satiku tieši tos cilvēkus, kuri arī ir tikpat patriotiski pret Latgali un grib darboties un būt vajadzīgi. Gribu atzīmēt, ka filmā neiesaistās profesionāli aktieri. Ir parastie cilvēki, šīs pašas Sakstagala iedzīvotāji, gan arī Rēzeknes novada iedzīvotāji, jo tie cilvēki ir tīri un tādi skaidri. Pati ideja man rodas tieši kaut kur pagājušajā gadā pavasarī, kad biju vienā talkām arī šajā pašā Sakstagalā pagastā pie mātes tantes. Viņa ir ļoti veca sieviete, 86 gadi jau. Es viņai palīdzēju kopā ar savu mammu stādīt kartupeļus. Tad viņa ir tik runīga, man tas ļoti patika, kā viņa runā. Ir tieši kaut kā sāku viņa runāt, kā viņa gāja bērnībā. Viņai bija kaut kur 16 gadi, viņa precīzi atcerās tos visus notikumus, to lielo karu mūsu. Man tas ļoti sāka ieinteresēt, un es sāku pētīt. Staigāju uz bibliotēkām, pētīju literatūru, apzinos vietas, kur es varētu filmēt apmēram. Jā, es arī bezgalā priecājos par to, ka mēs iesniedzam labiem darbiem šo te mūsu projektu. Un labie darbi tiešām mums palīdzēs jau izveidot un pabeigt filmu. Finansējums palīdzēja mums apmaksāt nepieciešamos rekvizītus, jo mēs cenšamies pētīt un apzināties, kas bija uz to brīdi, kā nebija. Arī telpu noma, transportēšana, filmēšanas grupas barošana, jo tā tomēr ir visa diena. Man patīk tas darbs, ko es daru, jo es arī saskāros ar interesantiem cilvēkiem. Pie tam šī ir mana dzimtene, es arī daudz ko varu uzzināt, jo es sadarbojos ar muzejiem, tā ir vēsture. Filmā nebūs parādīti nekādi tādi vēsturiskie momenti, ne politiskie, ne arī kādi citi. Tas ir viens stāsts par ģimeni, lai gan tas ir diezgan tāds skarbs stāsts, jo cilvēkiem tā gāja, tā reāli arī bija. Kā jau pēc scenārija iet, par pamatu ir ņemts Jāņa Klīdzēja stāsts Zelta krustiņš, bet šajā stāstā viss beidzās mūsu filmā, ar to sākas, kas bija tālāk.